tur novirzās. Vai nu viņas tā kā novirzās uz augšu, tas nozīmē jau, ka šeit ir kaut kāds ļoti akūts process orgānā vai orgānu sistēmā, organismā. Un tas nozīmē, ka sākas kaut kāds alerģisks process vai kāds iekaisuma process. Vai arī šīs frekvences novirzās uz leju, kas jau nozīmē, ka šeit ir kaut kāds hronisks process šajā orgānā, vai arī kaut kas rada slodzi un orgāns vairs nedarbojas pilnvērtīgi. Un to visu var konstatēt, izmērīt un piefiksēt. Tas arī varbūt ir pamatā, tas pats galvenais, ko mums vajadzētu zināt un saprast, ka ir reāli skaitļi, reāli mērījumi, ka tas nav kaut kas tāds nesaprotams. To īstenībā var saprast, ka ir mērījums, ir analīze,